Kas smirdzēja, kas vizēja Rīgas kalnu galiņā. Sagaidot Līgo svētkus jau no 18. jūnija Rīgas kalnos, dārzos, parkos, pie kultūras centriem un citviet notiks ielīgošanas pasākumi. Tā skaitā tradicionālais pasākumu cikls Saulgriežu ugunis Rīgas kalnos. Ielīgosim Rīgu 18. un 19. jūnijā. Degsim Saulgriežu ugunis Rīgas kalnos. 18. jūnijā aplīgosim Čiekurkalnu tirgu un ielīgosim Āgenskalnu kalnu. 19. jūnijā ielīgosim Grīziņkalnu un iedancosim Dzeguškalnu. Bet 20. jūnijā pirmdien ielīgosim Torņakalnu un pulcēsimies Zāļu vakarā Ojāra Vācieša muzeja dārzā. Jāņu ielīgošana Basteikalnā notiks 21. jūnijā, sākums 6. vakarā. Kā parasti sāksim ar vainagu vīšanu, tā kā, ja gadījumā nav laika aizskriet kaut kur uz pļauju pašiem, tad zāles būs pašas atnākušas uz Rīgu. Arī ozolu zari būs, kopas, grodi, rīja, garataka būs. Vienmēr mums ir arī krievu tradīciju zinātāji un šo tradīciju izspēlētāji Bereņģeika. Muzicēs Kopa Lāns, kas ievadīs sākotnēji tādā mītiskā, mistiskā Jāņu noskaņojumā. Un būs arī no novadiem, no Bārbeles Kopa Tīrums un no Katlakalna Rāmupe. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība arī šogad Jāņu nedēļā organizē vairākus pasākumus gan Rīgas pašā centrā, gan arī tās apkaimēs. Pļaviņā pie kultūras namīļa Imanta 18. jūnijā no 18. notiks ielīgošanas pasākums Sauli pinu vainagā, kur visiem klātesošajiem būs iespēja apgūt vasaras saulgrieža rituālus, dziesmas, dejas un rotaļas Ivetas un Vidvudu Medeņu vadībā. Uz skatuves par svētku noskaņu rūpēsies Jauno Jāņu orķestrs, bet pasākumu noslēguma daļā Zaļuma ballē uzstāsies grupa tālbraucēji. Vecmilgrāvja un tuvējo apkaimju iedzīvotājus 21. jūnijā no 19. mēs aicinām uz Kultūras pils Ziemeļblāzmu parku, kur notiks pasākums ar nosaukumu Lai saulīte rotājās. Te pils parkā darbosies vainagu pīšanas darbnīcas, bet uz skatuves klātesošos priecēs Ziemeļblāzmas amatieru mākslas kolektīvu priekšnesumi, kā arī tradicionālās mūzikas grupas Tautu meita un kapela Kaktu balles muzikanti. Savukārt kultūras centrs Iļģuciems 22. jūnijā no 17. aicina uz Zaļuma balli Iļģuciemā, kur amatu namā tradicionālo amatu prasmes piedāvās apgūt tautas lietišķās mākslas studijas, bet kultūras centra iekšpagalnā kārtīgi izdejoties varēs kopā ar Iļģuciema deju kolektīviem un mūziķi Ivaru Auzāni. Tradicionāli Jāņus Latgales priekšpilsētā mēs šogad ielīgosim gan Grīziņkalnā, gan Ķengaragā, gan Pļauniekos. Un vispirms es gribētu aicināt rīdziniekus 20. jūnijā 17. atnākt uz Krāsotā iela 12 koka ēku renovācijas centru Koka Rīga, kur iedziedāsim Jāņus kopā ar folkloras kopu Riju, un pats interesantākais, mēs visi kopā varēsim noskatīties dziesmu spēli Īsa pamācība mīlēšanā, kurā piedalās vairāku Rīgas teātru aktieru, un programma solās būt gana interesanta. 21. jūnijas Ķengaraga parks aicina visus līgotājus būt kopā ar draugiem, radiem, ģimenēm jau no 18. Un jaunajā Pļaunieku zaļajā birzī 22. jūnijā 16. Jāņus iedziedāt aicinās folkloras kopa Rija un folkloras kopa Laiva. Un, protams, dziedāt līdzi varēs arī visi tie pļaunieku iedzīvotāji, kuriem Jāņu dziesmas ir sakrātas visa gada garumā. Nu jau laikam Jāņu nedēļa Rīgas pilsētā nav iedomājama bez tradicionālā un ļoti cienījumā pasākuma Zāļu tirgus, kas šogad notiks jau 21. gadu. Un kā allaž pulcinās vairāk kā 200 tirgotājus no visas Latvijas,
kuri tirgus apmeklētājiem piedāvās gan dažādus amatu meistaru darinājumus, gan arī gardākos Jāņu sierus, gaļu, zīvis, pīrāgus un citus gardumus apmeklētāju svētku galdam. Pasākumā visas dienas garumā par svētku noskaņu rūpēsies Jāņa tēvs Mārtiņš Egliens, bet uz skatuves jau no 10:00 uzstāsies Rīgas pilsētas amatieru mākslas kolektīvi, kā arī profesionālais pūtēju orķestris Rīga. Bet pasākuma noslēgumā pēc 17:00 muzicēs grupa Apveceļš. Dzīve ir pierādījusi vienu: tikai tiem, kuriem aktīvi darboties iznāk Jāņos, tiem piepildās visas tās Jāņu idejas, ieceres. Pilna svētku programma pieejama interneta vietnē www.kultura.rīga.lv. Ielīgošanas un līgo svētku pasākums atbalsta Rīgas doma, Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. Jāņa bērnus gaidīdami slīgo, līgo.